Svētdien, 3. aprīlī 17. Pilsētas kultūras namā aicinām uz kinofilmu Laimes ekonomika. No šī gada 19. marta 100 Latvijas novados tiks demonstrēta dokumentālā filma Laimes ekonomika. Filmas autori aktualizē jautājumu, kā justies laimīgam pasaulē, kas piedzīvo klimata pārmaiņas, terorismu un finanšu sabrukumu. Līdztekus iezīmējot ļoti personīgus stāstus par cilvēkiem, kuri jūtas depresīvi un tukšās patērētāju sabiedrības nomākti. Filmas autori piedāvā arī risinājumu atgriešanos pie kopienu sabiedrības, kurā cilvēki izjūt piederību vietai, zina, kā klājas kaimiņiem un pārtika iegādājas pie tūmā esošiem zemniekiem, nevis veikalā vai lielveikalā. Filmu Laimes ekonomika noskatīties aicināt skolu, jauniešu, nevalstisko organizāciju un pašvaldību pārstāvji, zemnieki, kā arī ik viens interesants, kurš vēlas uzzināt vairāk par pasaulē aktuālākajām norisēm un mūsu ietekmi uz tām. Sestdien, 4. aprīlī 2012. Muzejā Kalnaziedi aicinām uz mākslinieces Viktorijas Bitinaites Lietuva neparasto lieldienu dekoru izstādes dzīvības koks atklāšanu. Svētdien, 5. aprīlī 2012. Muzejā Kalnaziedi aicinām uz lieldienu pasākumu kopā ar kapelu Kārīkste. Notiks šūpošanās, rotaļas, olu krāsošana lielajā katlā un, protams, būs apskatāma Viktorijas Bitinaites lieldienu dekoru izstāde dzīvības koks. Ieeja pasākumā bez maksas. Aizritējusi pārnovadu uzņēmēju diena, kas pulcināja 172 dalībniekus, amatniekus, zemniekus, uzņēmējus, turismu speciālistus un namamātes no Skrīvera, Kokneses, Pļaviņa, Krustpils, Jēkabpils un Jaunjelgavas novadiem. Tirgotāji bija ieradušies arī no Pasvalis, Lietuvā. Garšu un smaržu apvītā gaisotnē aizritēja notikumiem pilna diena, kurā netrūka pārsteigumu un daudzveidības. Pašvaldība pateicās uzņēmējiem, pasniedzot ikgadējās piemiņas balvas. Tas saņēma Sijā Metālists, aizkrauklas stabilitāte, Tirzniecības nams Kurši, aizkrauklas labdaris, Sijā Ola salons centrs kā draudzīgākais klientam, Zane Valaina kā radošais jaunietis, salons Dīva, sociāli atbildīgs uzņēmums, atraktīvākais turisma produkts nenoliedzami mūsu novadā ir brīvdiena māja Cepļi, gardākais lauku produkts nāk no zemnieku saimniecības Āres, bet tradīcijām bagātā lauku sēta ir zemnieku saimniecība Mežvidi. Sapkoptākā vide uzņēmumam Sīvā Pakaus. Nominācijā Aizkrauklas vārds pasaulē balvu saņēma zīmols Skuja Bradeni, mākslinieces Ingūna Skuja un Melisa Bradeni. Semināru programma piedāvāja vērtīgas zināšanas par Eiropas struktūra fondiem, bija iespēja noklausīties veiksmes stāstus, kā arī informāciju par kredītiespējām programmā Altum. Aizkrauklas pārnovadu uzņēmēju dienas ietveros sadarbībā ar Junior Achievement Latvijā notiks skolēnu mācību uzņēmumu reģionālais gada tirgus. Dalību pasākumā pieteica 16 mācību firmas no 7 novadiem Rīgas un Valmieras. Ieradās 13 mācību firmas, par 7 nominācijām cīnījās 34 skolēni. Starp dalībniekiem bija 2 mācību uzņēmumi no Aizkrauklas novada ģimnāzijas Baltā zvaigzne un Ideā. Dienas ievadā koncertu sniedza mūsu viesi Kvedlinburgas mūzikas skolas Vācijā koka pušmu instrumentu ansamblis. Lielisku koncertu bija sagādājuši Aizkrauklas un Jaunjelgavas amatiermākslas kolektīvi. Neskatoties uz vēso laiku, koncerts notika ārpusē pie sporta centra un pieskandināja visu pilsētu, tādējādi aicinot ļaudis uz lielo gada tirgu. Pirmo reizi pārnovadu uzņēmēju dienā tika rīkot ēdināšanas uzņēmumu produkcijas degustācija, kas pārsteidz ar krāsainību un izdomu. Paldies daudzajiem uzņēmumiem, kuri atbalstīja šo ieceri. Par labāko noformējumu balvu saņēma Pļaviņu novada stends un retināta audekla lakati no Madonas. Šokolādes instrumenti saņēma balvu par interesantāko produkciju. Lielu paldies Aizkrauklas novada pašvaldība vēlas teikt visiem dalībniekiem un sadarbības partneriem, laikrakstam Staburaks, Aizkrauklas fotoklubam, Andriju Upīšu Skrīveru vidusskolai, atbalstītājiem, kafejnīcai Krastakroks un Sijā Pirana mēdija, kā arī visai radošajai darba grupai. Esam atnākuši ciemos pie Pļaviņu novadā, un viņi tik rosīgi visu dienu rosās savā stendā un ir tik skaisti noformējušies. Un šobrīd jau arī vairs nav noslēpums, ka Aizkrauklas novada pašvaldība ir pasniegusi viņiem šodien balvu par saskaņotāko, vienotāko sevis prezentēšanu. Tad jautāsim, kā tad jūs paši jutāties? Mums likās, ka jums iet viss ļoti labi šodien. Jā, tieši tā arī ir. Mēs jutāmies burvīgi, liela atsaucība bija un bija prieks pirmo reizi mums kā novadam kopīgā stendā piedalīties. Un arī cilvēki bija ļoti ieinteresēti.
Un šeit ir turisma informācija un ēdamas lietas un iedzeramas lietas. Kā tas notika? Jūs pašvaldība rosinājāt, rīkojāt darba grupu. Kam radās ideja pārstāvēt novadu vienoti kopā? Tā kā mums bija uzaicinājums piedalīties Aizkraukles pārnovada uzņēmēju dienās, tad izsūtījām informāciju saviem uzņēmējiem un atsaucīgākie piekrita ar mums kopā doties uz šo te pasākumu. Un es skatos arī, ka ļoti daudz tādas lietas, kas šobrīd tā kā izskatās, ka nepārdodās, vairāk tā kā prezentē jūsu amatniekus, un tas nāk no Latvijas spīķera. Kā jūs to dabujāt gatavu, ka tās nama mātes atdeva tos savus darinājumus jums uz izstādi? Darinājumi ir no Pļaviņu lietišķās mākslas pulciņa Skanstupe, un Skanstupes vadītāja bija tik laipna un iedeva mums savus darbiņus kā noformējumam ar aicinājumu interesantiem vērsties pie viņas un zvanot pa viņas tālruniem. Un kas ir tajā mucē lielajā? Muca ir kā butaforija, kā noformējums, buršu alus darīta vai? Kā galdiņš, kur var kausu? Kā galdiņš, kur var kausu nolikt. Un vai šodien daudzi iegādājās un garšoja šo dzērienu? Tas jājautā ir viņiem. Vai mēs varam pajautāt, kā jums gāja šodien tirzniecība? Ļoti labi. Ļoti labi. Jā. Vai garšo tas miestiņš? Garšo. Un tiešām ražojat Pļaviņās? Jā. Un no kā viņš sastāv? Kā viss salus, no ūdens iesēl sapiņu un raugs. Un vai bija tāda arī, kas nāca atkārtot un pirka uz mājām to dzērienu? Bija gan. Jums patīk tādā draudzīgā kompānijā doties ar turisma meitenēm un pašvaldības pārstāvjiem? Kompānija ļoti laba. Nākošais gadu brauksiet atkal? Kas to lai zinu, to es neizlemšu to. Paldies! Varbūt es jau tādu vienu, pat cik iespēja Aizkraukles novada ļaudīm redzēt šo televīziju, kādu informāciju par, teiksim, Pļaviņu novada turisma objektiem, kur var meklēt informāciju, ko jūs ierosinātu apmeklēt jūsu novadā? Šobrīd ir tā, ka mums Pļaviņu novada turisma informācijas centrs atrodas Kultūras centrā Daugavas ielā 49, un spīķerī ir turisma pakalpojumu sniedzējs. Un par jaunākajiem apskates objektiem noteikti visus aicinam uz alus darītavu buršu, kur saimnieks laipni aicina. Aiviekstes upes krastā ir iespēju cept desiņas un apskatīt arī alus tapšanas stāstu. Un turpat netālu tālāk ir vīna darītava Dzidris, kas te tālāk arī mums ir iespējams iegādāties. Un Odzienas muižām arī tagad 3. jūlijā būs liels pasākums Pļaviņa novada stāsts, tā kā aicinām visus apmeklēt. Liels paldies, un lai jums izdodās vēl dienas noslēgums, un uz tikšanos noteikti nākošais gadu pārnovadu uzņēmēju dienā. Jā, noteikti piedalīsimies vēl. Jā, paldies jums. Paldies. Šodien esam satikuši tādus divus jaukus, burvīgus jaunekļus pie Veciljāņu siera. Sakiet, kā šodien veicās tirdzniecība? Es domāju, ka ļoti labi. Ļoti labi? Vai jūs arī piedalāties siera ražošanā vai tikai tirgojat? Vai jūs esat pārdevēji? Vasarās piedalāmies arī ražošanā, aizējam, pakrāsojam sieriem vasku. Tā. Pārdodam arī, jā. Pašiem garšo tas siers? Protams. Vai jums daudz izdevās šodien iztirgot? Tas jau būs redzams vakarā pēc svēršanas, bet es domāju, ka pietiekami. Es skatos, ka jūs visu laiku divatā bez pieaugušajiem. Jūs šodien tā kā firma uzticēta jūsu rokās? Jā. Pilnīgi viss no A līdz Z? Jā. Un jūs esat tā kā iegājuši šajā siera tirgošanas biznesā un jūtaties tik omulīgi, kā ar to nodarbotos katru dienu. Man vismaz tāds iespējas. Mēs jau ar to nodarbojamies gandrīz katru dienu. Protams, mēs braucam līdzi vecākiem, citiem, kas tirgo sieru, un arī piedalāmies paši. Jā. Kā jums šķiet atmosfēra? Es domāju, ka ļoti labi priekš halles. Tā nebija iedomājies, ka tā hallē arī var. Nākošais, kad piedalīsieties, ja būs tāda, ja rīkos pašvaldība pārnovada uzņēmēju dienu? Es domāju, ka jā. Labi, lai jums labi tas siers vārās un lai jums labi viņš arī tirgojās. Paldies! Labrīt visiem Aizkrauklē pārnovada uzņēmēju dienā. Jau 4. gadu pēc kārtas mēs tiekamies Aizkrauklē šādā burvīgā pasākumā. Šoreiz sporta centrā. Liels
Vedlīnburgas Vācijā. Vēlos izteikt lielu gandarījumu par to, ka šodien šajā pasākumā esam kopā ar mūsu kaimiņu novadu Jēkabpils, Kruspils, Viesītes, Skrīveru, Koknes, Jaunjautas un Pļaviņu uzņēmējiem, pašvaldību pārstāvjiem. Labrīt visiem skolēniem, kur bija pārstāv mācību firmas. Pirmo reizi pasākumu ietvaros notiek reģionu skolēnu mācību firmu gadatirgus. Jaunieši prezentēja savu firmu, savu produktu, bet viņu veikumu veiktējas atsevišķu žūriem no junior achievement. Dalībai pieteikušās 16 mācību firmas no Iecavas, Viļāniem, Valmieras, Skrīveriem, Rīgas, Masalas un Aizkrauklas kopumā 40 skolēni un 7 pedagogi. Esmu gandarīts par to, ka mēs veiksim mums kā pamanītākos aizvadītā gada uzņēmējus. Šodien izstāde gada tirgus. Aizsauklēja pulciņu zemniekus, amatniekus, mākslniekus, uzņēmējus un turismu speciālistus. Labrīt visiem šajā lielajā tirgus dienā. Tirgus ir viena no senākajām publisko pasākumu formām. Tirgus kā vieta, kur ne tikai pirkt un pārdot preci, bet satikties, apmainīties viedokļiem, iepazīties un uzzināt kaut ko jaunu, ir pastāvējis visos laikos un visās kultūrās. Tirgus ir vieta, kur varam sevi izrādīt un uz citiem paskatīties, dibināt kontaktus un apmainīties politiskajiem uzskatiem. Tā iespējams ir vieta, kur kādi procesi noslēdz vai citi uzsākas. Lietas iegūst jaunus saimniekus, notikumi ievirzās citā grupnē, notiek informācijas apmaiņa, un es pat uzdrīkstēšos teikt, notiek emocionāls, ekonomisks un politisks progress. Tādēļ apgalvošu, ka katrs šajā procesā iesaistītais cilvēks, lieta vai viedoklis ir svarīgs un nenovērtējami unikāls. Novēlu visiem piedzīvot šīs unikālās atklāsmes un saku paldies katram no jums par to, ka kopā esam radījuši šo lielisko iespēju. Paldies! Paldies domas priekšsēdētājam! Atļaušos teikt, ka pasākums ir atklāts, visi esam satikušies, visi savas vietas esam atraduši. Nu ko, es aicināšu līdzās Aizkrauklas novada pašvaldības pārstāvjus, izpilddirektoru, Zeberga kungu un attīstības plānotāju Ilonu Kāveni, un viņiem rokās ir ļoti svarīgas lietas. Mēs gribam teikt lielu paldies mūsu uzņēmējiem. Mūsuprāt, tiem, kas pagājušajā gadā ir visvairāk pamanītākie. Arī šogad pie viņiem ceļos mūsu īpašās balvas, ko gatavojas Gatis Ērtmanis, jaunais mākslinieks no Aizkrauklas, un simboliskā balva ir rokas spiediens, kas simbolizē to, ka pašvaldība bez uzņēmējiem nevar dzīvot, ka mums jādzīvo draudzīgi, līdzās un sadarbībā. Un tādēļ man ir liels prieks teikt, ka pirmā nominācija būs Aizkrauklas labdaris. Labdaris Aizkraukla 2014. gadā. Pašvaldībai ir liels prieks vienmēr teikt paldies mūsu atbalstītājiem, jo tas ir ļoti labas gribas pierādījums, ja no sevis nopelnītās naudas kāds ir spējīgs ziedot kādam cēlam mērķim. Un šodien man ir tas prieks aicināt tirzniecības namu Kurši, ko šogad Aizkrauklas novada pašvaldība uzskata par lielāko atbalstītāju. Viņiem pateicoties mums ir ienākusi vietnes summa ziedojuma kontā, un viņiem pateicoties drīz pie muzeja Kalna ziedi būs jauna sēta. Es ceru, ka šovasar mūsu infrastruktūra pie muzeja izmainīsies, pateicoties tirzniecības namam Kurši. Ja kāds pārstāvis ir, lūdzu aicināt Kuršus pēc balvas. Un aplausi, protams, ja man ir dzird šajā zālē lielajā. Jā, Kurši, ja jūs vēl būsiet vēlāk, mēs jūs gaidīsim balva ceļos pie jums. Nākošā nominācija – radošais jaunietis Aizkrauklē. Aizkraukla vienmēr ir pozicionējusi sevi kā pilsētu, kas ir jauna, radoša.
pārmaiņās un savas identitātes meklējumos. Un tādēļ vienmēr lepojamies par saviem jaunajiem, talantīgajiem jauniešiem. Šogad radošais jaunietis ir Zane Valaine, kura gatavo brīnišķīgas dizaina tortes. Zanīt, lūdzu, aplausi Zanei! Aplausi Zanei, jo viņa spēja uzbūt no cukura, marcipāna, šokolādes, visneiedomājamākās lietas. Viņa ir cepusi planšetdators, viņa ir cepusi lāčus, lelles, kaķus, zaķus, pat apģērba gabalus, un tas viss izskatās ļoti īsts. Aplausi Zanei! Aicināsim Zani mazliet uzkavēties, jo visiem pēc tam būs kopīga bilde. Aizbraukas atpazīstamību veicina arī dažādi turisma produkti. Un šogad esam pamanījuši vienu turisma organizāciju, kas ir augusi un piedāvā ļoti radošas izpausmes. Un tas ir viesu māja cepļi. Aicinām cepļus, jo cepļos ir cepļa tēvs ar raganām kopā. Ivāns Valmanis ar ģimeni. Lūdzu, aplausi cepļiem par to, ka viņi savās mājās uzņem viesus no tālām zemēm, no tuviem un attāliem novadiem. Pie viņiem var ieiet pirtī, izvārīt supu, lidot uz slotām raganu lidlaukā. Pie viņiem var vērot unikālas dabas ainavas Daugavas krastā. Un vēl beigās arī vakarā kopīgi uzdziedāt kopā ar Valmaņu ģimeni. Aplausi cepļiem! Turisma produktu Aizkrauklē 2014. Aizkrauklē liela teritorija ir lauki. Un laukos pie mums Aizkraukles novadā ražo ļoti veselīgu pārtiku. Esat pamanījuši to? Jā. Tad es redzu, ka jūs arī mani dzirdat. Un pagājušajā gadā Aizkraukles novada pašvaldība domā, ka zemnieku saimniecība Āres un viņu saimniece Anna Baumgartene ir pelnījusi šo balvu Aizkraukles lauku produkts 2014. Mēs aicinām Annu. Anna ir mums kaut kur šeit. Viņu varētu pasaukt, viņa ir vestibilā, viņa nezin varbūt, ka jānāk. Maza pauzīte. Anna nāk, es jau redzu, viņai ir ļoti garšīgs sviests, brīnišķīgs sviests, lieliski gaļas produkti, īpaši iesaku sviestiņu ar ķiklokiem un zaļumiem. Uz tirgus ir stends, kurā var nopirkt īpaši ekoloģiskos šos lauku produktus. Anna, lūdzu. Aplausi, Einās pavadīs, lai drošāk uz priekšu. Tātad, Aizkraukles pagasta zemnieku saimniecības Āres saimniece Anna Baumgartene. Aplausi. Aizkraukles lauku produkts 2014. Brīnišķīgi. Šī ir tā pati balva, ko kurai dodamies. Reizēm, kāpēc es nosaucu? Mēs ļoti ceram, ka visā plašajā Latvijā Annas sirds garšo visiem, jo viņa mēdz virkoties arī citos tirgus, un arī šodien visus šos kārtumus pie viņas var nopirkt. Ļoti nozīmīgi, ka tāda maza un jauna vieta kā Aizkraukle izskan tālu pasaulē, un tādēļ mēs esam ļoti priecīgi par cilvēkiem, kas nes tās vārdi aiz robežām. Un šogad tas ir zīmols Skuja Bradene. Tādēļ ar lielu prieku es aicinām uz mākslinieces Ingunu Skuju un Melisu Bradeni pēc šīs balvas. Lūdzu, dāmas! Viņas ir saņēmušas pagājušajā gadā starptautisko balvu Īrijā, ko nesaņem daudz mākslinieki. Viņas ir augstas raudzes mākslinieces, nebaidos šo vārdu teikt, augstas klases mākslinieces, kuras dzīvo pie mums Aizkrauklē. Viņas brīnišķīgos darbus mēs esam izstādījuši starptautiskās izstādēs mūsu satraucības pilsētā, un arī šodien ar draudzīgu politisku šaršu viņas
darbi. Un arī pašas mākslinieces uzturās tajā stētā, ar viņām var aprunāties par dzīves jēgu, jo arī brīnišķīgas kā cilvēki un fantastiskas filozofiskas būtnes meitenes neaizmūciet, palieciet lūdzu. Aizkraus mājaslapā bija ievietota aptauja par to, kurš uzņēmums varētu būt draudzīgākais klientam aizkrauklē. Un starp daudziem uzņēmumiem, kuri tika minēti šajā nominācijā, tomēr viens izvirzījās priekšplānā. Un tas ir salons centrs Sijā Ola. Tādēļ mēs aicinām Sijā Ola pārstāvjus Oskaru viņu lūdzu. Mēs esam vienmēr ļoti labi sadarbojušies arī kā pašvaldība ar šo uzņēmumu. Viņš ir noturīgs, viņam ir apkalpošanas kvalitāte nemainīga daudzu gadu garumā. Mēs lepnojamies, ka mums ir šie divi saloni, Logi Plus un salons centrs, un vēlreiz aplausu Oskaram. Un aicinām Oskaru pievienoties skaistajam labāko uzņēmēju pulkam. Katru gadu vienlaimīgi ir nominācija stabilitāte. Stabilitāte aizkrauklē, kas pienākas uzņēmumam, kurš attīsta savu biznesu šeit daudzu gadu garumā, nemaina kvalitāti un droši iet pa iebrauktajām sliedēm. Un šogad vēlamies teikt lielu paldies Sijā Metālists, lūdzu pārstāvjus. Paldies! Roberts Meikšāns, Sijā Metālists, kas ražo dažas nedabrādākās lietas no metāla. Uzņēmums dibinās 1993. gadā aizkrauklē un turpina darboties mūsu novada teritorijā. Kad atver viņu mājaslapu, viņiem ir tāds ļoti jauks uzraksts. Tur ir rakstīts, dzelzs jākaļ, kamēr karsta. Nu, tad to arī novērojam citiem uzņēmējiem, lai viņiem būtu ilgs un stabils mūžs mūsu nodā. Paldies, Robertam! Aizkrauklē jau pieminējām, bija daudz lauku sētas, kurās ražo ekoloģiskus produktus. Bet ir lauku sētas, kurās mājo dvēsele, kurā tiek pārmantotas dzimtas tradīcijas. Un šogad, mūsuprāt, tā ir zemnieku saimniecība Mežvidi. Aicinām Mārtu Padomas kundzi lūdzu saņemt saimnieci, saņemt šo balvu. Mārtas kundze, lūdzu. Mēs uzstāsim jūs. Daudz labus vārdus dzirdam par Mārtas kundzi kā brīnišķīgu mājas saimnieci. Lielu paldies mēs sakām šai zemnieku saimniecībai, kas ir kā simbols tam, ka lauku tradīcijas tiek pārmantotas no ģimenē no paudzes paudzē. Mājās vienmēr maizos galda un tikko izsalts pirts un smaržos ciets un pie durvīm ir iestādīta kāršrote. Priecājamies par to, ka viņi domā ne tikai par savu gala produktu, bet arī par vidi, kas ir ap viņu uzņēmumiem. Un tādēļ šogad esam lēmuši tā, ka Sijā Pakaus ir uzņēmums, kuram ir sakoptākā uzņēmuma darba vide. Aicinām Sijā Pakaus pārstāvjus. Aplausi Pakavam, visi zina lielo veikalu vislabstarniekiem, kur ir tik daudz visādu lietu. Un viņas tik estētiski ir sakārtotas un tik liela teritorija, kas ir ap veikalu šobrīd ļoti labi iekārtot un draudzīga klientiem. Lūdzu pārstāvju Sijā Pakaus par darba kultūru un estētisku vidi uzņēmumā. Mūsu prāts 2014. gada līderis Sijā Pakaus. Paldies Sijā Pakavam! Un šogad pirmo gadu mēs vēlamies pasniegt jaunu nomināciju sociāli atbildīgs uzņēmums aizkrauklē. Mūsuprāt, tas ir uzņēmums, kurš dod darbu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, domā par vides pieejamību,
un ir atvērts šai sabiedrībai un tiltams starp cilvēkiem ar dažādām vajadzībām. Un tādēļ par sociālo atbildību uzņēmumā šogad balvu saņem salons Dīva. Aicinām salona Dīva pārstāvjus, lūdzu. Aplausi dāmām, skaidrkūšanas salons. Sociāli atbildīgs uzņēmums Aizkrauklē 2014. Tagad pagriezīties un nopaldies. Jā, paldies par pagriešanos, paldies. Salons Dīva, aplausi. Nu, lūk, visi mūsu nominanti ir šeit. Sēlijas novada apvienība un Viesības novada šodien ir arī ieradušies Pārdaugavā un vēlās arī savu uzņēmēju godināt. Jo šāds pasākums, ko Aizkraukles novads ir iesācis, ir ļoti atbildīgs un ļoti vajadzīgs. Jo mēs, piemēram, savā novadā, mums nav, lai mēs to varētu atļauties. Bet priecē tas, ka katru gadu šie pārnovadu dienas, kas notiek, ir arvien krāšņākas un pieprasītākas visam. Bet Viesības novada pašvaldība izteikt lielu pateicību savam uzņēmējiem, un mēs esam nosaukuši tā, ka pateicība nominācijā mērķtiecīgs uzņēmējs laukos. Mums arī ir SIA, ASP, Ģ un T. Jo šis uzņēmējs jau gadus 15 mērķtiecīgi iet uz priekšu savu attīstībā, un pagājušo gadu viens viņam bija valsts ieņēmumu dienas bija nominējis kā vienu no labākajiem nodokļu, administrētājiem, kas mums, protams, priecē, jo gaļa no šiem nodokļiem, protams, nākums. Un es gribētu, lai arī katru gadu būtu iespēja vien vairāk apbalvot savus uzņēmējus, un tāpēc es lūdzu vienu no mūsu Viesības novada uzņēmējiem saņemt šo balvu. Arī pie viņiem ceļo mūsu balva menči. Arī pie Viesības uzņēmēja ceļo mūsu balva ar sadotajām rokām, ko gatavojas Gatis Erdmanis. Sveicam SIA Āris, J un T. Mērķtiecīgs uzņēmējs laukos. Un vēl mēs vēlamies teikt lielu paldies mūsu sadarbības novadiem, kas šodien ir devušies šurp kopā ar saviem amatniekiem. Vispirms mēs gribam aicināt mūsu sadarbības partnerus no Pasvalis Lietuvā. Aicinām Pasvalis pašvaldību saņemt mūsu pateicību šodien par ierašanos. Pasākums ir arī ļoti starptautisks, jo pie mums viesojas Kvetlinburgas mūziķi no Vācijas un uzņēmēji no Lietuvas, tā kā aicinām Pasvalis pārstāvis. Лабден, добрый день. Коллеги, извините, что не на латышском языке. Мы сами приехали из Литвы, так что буду разговаривать на общенародном языке, еще на русском. От имени Пасвальских предпринимателей и от имени всех жителей Пасвалиса хочу поблагодарить за приглашение на эту прекрасную выставку, на эту нашу выставку, которая уже, как знаю, не первый год. Надеюсь, что мы тоже наберем опыта делать такие выставки и также будем делать их в Пасвалисе. Поскольку наш край Пасвалис, он значится как пивоварный край, так что мы привезли подарок нашего фирменного пасвальского пива нашему организатору этой ярмарки. И наш символ пасвальский — это чисто домашний
прославиться с нашим делом. Так что спасибо еще раз за приглашение и разрешите вручить эти наши подарки вашему родине. Vēlreiz liels paldies mūsu lietuviešu draugiem no pasaules. Lielu paldies mēs sakām arī Jaunjēlgavas novada pašvaldībai. Lūdzu, kāds pārstāvis, paldies, ka jūs esat vienotā kopīgā komandā ieradušies pie mums ciemos. Jaunjēlgavas novads netiek mūs. Visi tirgojās ir aizņemti. Liels paldies Jēkabpils novada pašvaldībai. Jēkabpils novads, liels paldies jums. Rekur viņi ir. Atnāciet kāds pēc dāvanas. Droši. Paldies Jēkabpils novadam. Liels paldies un jauku dienu jums pie mums. Paldies Kokneses novadam. Liels paldies Kokneses novadam. Viņam atnāk. Daina Vansona. Jā, jau galvā ir valdu čempionā. Paldies jaunjēlgaviešiem, lai jums jauka dienā. No tevis labāk grozas, no manis neņem. Koknese, paldies, ka jūs mums atbalstāt katru gadu. Paldies. Paldies Krustpils novadam. Paldies, Jelma. Krustpils novads, paldies jums. Krustpils novadam liels paldies, ka visi vienotā kompānijā esat pie mums. Liels paldies Pļaviņu novadam. Arī Pļaviņas drīkst nākt šupt un saņemt mūsu rīta sveicienu. Paldies Krustpiliešiem, lūdzu. Jā, lūdzu pie priekšnieku vispirms. Priekšnieks spiež roku, novēlam brīnišķīgu rītu, jauku dienu, uz tikšanos arī citus gadus. Paldies Pļaviņu novadam. Pļaviņās gaidām jūs. Sveiciens Jaunjēlgavas mēram Lutim Libekam, kurš ir ieradies. Paldies Pļaviņām. Jūs esat brīnišķīgi noformējušies, lai jums jauka diena. Brīnišķīgi. Paldies Skrīveru novadam. Paldies Skrīveru skaistajam novadam, kurš ir gandrīz zāles vidū. Un pārsteidz mūs ar saviem saltajiem saldumiem pārsvarā. Domas priekšsēdētājs Dālīšs kungs pats kopā ar saviem uzņēmējiem brīnišķīgi. Lai jums jauka diena. Liels paldies mūsu draugiem no Viesītes novada. Liels paldies Viesītei par brīnišķīgu noformējumu, par brīnišķīgu dalību. Ilona. Nu, lūk, laikam, pateicības būtu visas izdalītas. Paldies. Atgādināšu visiem, ka 11. augšā semināra telpā sāksies semināri. 11. ārā uz skatuves sāksies koncerts. Gribu teikt, ka Pirmare Mīro Travel aicina savā stendā aizpildīt anketu, lai vinētu kādu ceļojumu vasarā. Gribu teikt lielu paldies arī mūsu sadarbības partneriem, kas palīdzējuši šodien. Tas ir laikraksts Staburaks, tas ir Sijā Mēdija, paldies Krāsta progam. Lielu paldies mēs sakam, protams, sporta centra visiem darbiniekiem. Aizstraukas Koto klubam, kurš šodien staigā šeit kaut kur starp mums visiem un fotogrāfē un brīnišķīgas bildes. Paldies visiem dalībniekiem. Paldies visiem jauniešiem un baudīsim šo dienu. Nu, viss mūsu
pie viņiem ceļo mūsu balva, ne, šī. Arī pie viesnīcas uzņēmēja ceļo mūsu balva ar sadotajām rokām, ko gatavojas Gatis Erdmanis. Sveicam Cijā Āris, J un T. Rēkniecības uzņēmējs laukos. Nu ko, un vēl mēs vēlamies teikt lielu paldies mūsu sadarbības novadiem, kas šodien ir devušies šurp kopā ar saviem amatniekiem. Vispirms mēs gribam aicināt mūsu sadarbības partnerus no Pasvalis Lietuvā. Aicinām Pasvalis pašvaldību saņemt mūsu pateicību šodien par ierašanos. Pasākums ir arī ļoti starptautisks, jo pie mums viesojas Kvetlinburgas mūziķi no Vācijas un uzņēmēji no Lietuvas. Tā kā aicinām Pasvalis pārstāvis. Латвия, добрый день. Коллеги, извините, что не на латышском языке, мы сами приехали из Литвы, так что буду разговаривать на общенародном языке, еще на русском. От имени пасвальских предпринимателей и от имени всех жителей Пасвалиса хочу поблагодарить за приглашение на эту прекрасную выставку, на эту вашу выставку, которую я уже, как знаю, не первый год. Надеюсь, что мы тоже наберем опыта делать такие выставки и также будем делать их в Пасвалисе. Поскольку наш край Пасвалис, он значится как пивоварный край, так что мы привезли подарок нашего фирменного пасвальского пива нашему организатору этой ярмарки, да, и наш символ пасвальский, это чисто домашний хлеб, символ Пасвалиса с нашим гербом. Так что спасибо еще раз за приглашение и разрешите вручить эти наши подарки вашему руководителю. Vēlreiz liels paldies mūsu lietuviešu draugiem no Pasaules. Lielu paldies mēs sakām arī Jaunjelgavas novada pašvaldībai. Lūdzu, kāds pārstāvis, paldies, ka jūs esat viena no tām kopīgā komandā ieradušies pie mums ciemos. Jaunjelgavas novads. Nedzird mūs. Visi tirgojās ir aizņemti. Liels paldies Jēkabpils novada pašvaldībai. Jēkabpils novads. Liels paldies jums. Re, kur viņi ir. Atnāciet kāds pēc dāvanas. Droši, droši. Paldies Jēkabpils novadam. Liels paldies un jauku dienu jums pie mums. Paldies Kokneses novadam. Liels paldies Kokneses novadam. Viņam atnāk. Daina Vancam. Jā, jau galvā ar baltu čempionu. Paldies jaunjaukaviešiem. Lai jums jauka dienā. No tevis labāk grozas, no manis neņem. Koknese. Koknese, paldies, ka jūs mums atbalstās, lai katru gadu. Paldies. Paldies Krustpils novadām. Paldies, Jelmā. Krustpils novads, paldies jums. Krustpils novadām liels paldies, ka visi vienotā kompānijā esat pie mums. Liels paldies Pļaviņu novadām. Arī Pļaviņas drīkst nākt šupt un saņemt mūsu rītas sveicienu. Paldies Krustpiliešiem, lūdzu. Jā, lūdzu pie priekšnieku vispirms. Priekšnieks spiež roku, novēlam brīnišķīgu
Skrīveru novadam. Paldies Skrīveru skaistiem novadam, kurš ir gandrīz Dāvas vidū. Un pārsteidz mūs ar saviem saldajiem saldumiem pārsvarā. Domas priekšsēdētājs Dāvīšs kungs pats kopā ar saviem uzņēmējiem brīnišķīgi. Lai jums jauka diena! Liels paldies mūsu draugiem no Viesītes novada. Liels paldies Viesītei par brīnišķīgo noformējumu, par brīnišķīgo dalību. Ilona. Visi ir spējuši sevi izrādīt, aktīvi pierādīt to, kā viņi prot sevi reklamēt, kā viņi prot pārdot savas preces. Un arī mēs esam mazliet skatījušies un vērtējuši. Te ir kā 3 stendi, kuras šodien mēs gribētu kā atzīmēt vairāk par pārējiem. Pirms mēs to darām, gribu teikt vēlreiz visiem lielu paldies par krāsaino, smaržīgo, garšīgo, brīnišķīgo, atraktīvo sevis prezentēšanu un vispār šo jauko publiku kopā būšanu. Un mēs gribam izteikt lielu paldies retināta audekla lakatiem, krāsainajiem lakatiem, kas ir tajā pusītē, par krāsaināko produkciju, par brīnišķīgi izstādītiem lakatiem, par interesanto tehniku, kā gatavoti lakati. Mēs aicinātu no stenda retināta audekla lakatīm saņemt balvu. Aplausi, pamudinām! Meitenes no retināta audekla lakatiem, lūdzu nācat pēc balvas, pēc stends ir tukšs. Neredzu, meitenes retināta audekla lakatī, jūs saņemat balvu par krāsaināto stendu, par brīnišķīgi izvietotiem lakatiem, par jaukiem dāviem, un arī mūs ieraudzījām. Aplausi! Mums ļoti patika šī produkcija, mums ļoti patika, kā viņa tika izstādīta, mums patīk arī pati lakatu veidotāji. Mēs ceram, ka citreiz arī mēs jūs sagaidīsim pie mums aizkalpēs. Paldies, lai veicās, lai daudz un krāsaini lakatīs būtu. Aplausi vēlreiz brīnišķīgiem veiksmēm. Mēs vēlamies arī savu pateicības galvu par oriģinālāko produkciju šajā gada tirgu pārsniegt šokolādes instrumentiem. Īpaši jauki šokolādes instrumenti, kuras tikko māca kurīgo meitenē, kas lieliski stāsta par saviem instrumentiem, fantastiski apkalpo visus klientus, stāvs lūk. Nākošais uzņēmējs jaunais. Aplausi meitenē, šokolādes instrumenti brīnišķīgākā produkcija. Apsveicam, patiešām interesanta produkcija. Lai veicās, šokolādes instrumenti ir brīnišķīga produkcija, un paši teica, ka Facebookā ierakstot šokolādes instrumenti var atrast visu informāciju. Un visbeidzot, mēs vēlamies lielu paldies teikt kādam stendam, kurš šķiet mums mūsuprāt vienoti noformējies brīnišķīgi, uzrunā publiku, labi izskatās un ir omulīgs, un tas ir Pļaviņu novada stends. Liels paldies Pļaviņu novadam šogad. Vēlos atgādināt, ka pagājuši tas bija Skrīveru novads. Šogad tas ir Pļaviņu novads par burvīgo noformējumu, kuru stūrīšā un lielo murcu un jaukajiem cilvēkiem un fantastiskajiem nodarbiem un pircotavas piedāvājumu. Lūdzu, Pļaviņieši. Viņi līdz tam galam nedzird. Aplausi Pļaviņu novadam par brīnišķīgo noformējumu. Sveicienus sūtam Mutē Žilberī vārdienā uz Pļaviņām. Novadam priekšsēdētāju Vārdu tādu visi jauksīgi. Labi, nu ko, mēs varam tagad ķerties klāt, paziņot rezultātus mūsu mācību firmā.
Tātad lielu paldies no Junior Achievement. Mēs izsakām pateicību Aizkraukles novada ģimnāzijai par ieguldījumu šajā skolēnu mācību uzņēmumu prezentācijā un šajā gada tirgu 2015. Tātad Aizkraukles novada ģimnāzijai. Paldies par ieguldījumu! Zanīt remonts prom, jo man ir vēl viena pateicība no Junior Achievement tieši Zanei Zigmacei, kā brīnišķīgie skolotājs un nodarbojās ar mācību uzņēmumiem. Lielu paldies mēs sakām žūrijas komisijas locekļei, Aizkraukles novada pašvaldības deputātei Zanei Romanovai par mācību firmu vērtēšanu. Lielu paldies Zanei! Lielu paldies arī klimata draudzīgākajam Sijālova priekšniekam Oskaram Liepiņam. Viņš arī šodien vērtēja mācību klimatu. Paldies, Oskar, jā, klimata draudzīgākais uzņēmums arī visdraudzīgāk ir vērtējis jūs jaunieši. Un liels paldies akcijas sabiedrības Svetbanku pārstāvim Uldim Riekstiņam arī par mēs mēģināsim visiem jums pateikt lielu paldies vispirms, kā esat šeit, kā esat atbraukuši tādu tālu ceļu, un aicināšu mācību firmu, kas saucās Auss ekskursijas, un tā ir Andrija Upīšas Piegada vidusskola, un viņu skolotāja Silvija Strautmane. Paldies par dalību, aicināt visus paldies, jaukie burvīgie jaunieši no zaļās zemes, zaļajos teikrākos. Mācību firma Gaisma no Gaismas internāta pamatskolas un viņu skolotāja Vija Lipskā. Aicinām jūs, liels paldies, ka jūs esat šeit. Un viņiem ir arī 2 papildus diplomiņi sociāli atbildīgs uzņēmums un tātad sociāli atbildīgs uzņēmums un speciālie diplomi Aļonai Rīžikumai un Kristipam Baciļievam. Un Kristipam liels paldies! Lielu paldies sakām Masalacas vidusskolai mācību firmas nosaukums Lai Spīd. Viņu skolotāja Inga Rotpelne. Viņa saņem arī īpašu dāvanu kā labākā pārdošanas komandā. Labākā pārdošanas komanda saņems arī diplomus tātad Kārlis Krišjānis Rušmanis. Paldies Kārlim Krišjānim, paldies Martīns Puķulaukam. Un paldies Markam Vāzem. Liels paldies puikas labākā komandā. Aizkraukles novada ģimnāzijas mācību firma Baltās zvaigznes skolotājs Zana Zirmace. Paldies par dalību Aizkraukles novada dienā. Paldies par musējiem. Paldies aizbraukušiem musējiem. Mācību firmai Ideāli. Aizkraukles novada ģimnāzija un arī skolotājs Zana Zirmace. Skolotājs Zana, paldies par darbu. Atbalstīt Ideāli. Ļaviņas, vai mēs esam ieradušies atbalstīt Ļaviņu novadam, kurš ir mūsuprāt skaistāk, labāk noformētākais sēdz šajā uzņēmējā. Sveicinu Lutē šodien vārdu dienā, un lai mums izdodas
Cera. Iedzības vidusskolas mācību pirms talismāns. Aicinām. Skolotāja Antipāna. Esmu izteiksmi. Yes. Viens kopīgs faktor. Lielu paldies sakām Viļānu vidusskolai un viņu mācību firmai Eko Abu. Viņu vadītāja skolotāja Elza Samuilova un viņi saņem specbalvu kā labākā dāvana lieldienās. Brīnišķīgi! Lieldienās trodās, dāvanas gatavojās un lielu paldies sakām Viktorijai Samuilovai un Rīgā Palai. Paldies! Liels paldies! Lielu paldies! Tātad meitenē un Mazlatas vidusskolas Salaca un mācību firma vadītāju Inga Rūpelne. Un viņiem īpašie diplomi nominācijā labākā reklāma. Paldies jums! Paldies Fredim Jonasam! Ķīverga, Silvestram Feliksam Ķiveram, Davidam Oberlēnim un Davidam Krīviņam apdosiet diplomiņus, jā? Paldies jums! Tagad smaidē. Nu ko, dāvanas